Un tad jautājums par mikroģigu. Varam sākt ar mikroģigu pirmos mačus. Tam, cik tavuprāt vajadzētu kātus, lai amatieru sacensībās cilvēks nolēms, es nostartēšu vienu pilnu sezonu. Kāda problēma, ja? Tā kā relīze ir noteikti nebaidamies, lietojam, ir ļoti labi, ir ļoti ātri. Sveiki! Sveiki! Vēlreiz Jā. Par spolēm parunāsim par kātiem. Tas nav nākamā loģiskā lieta, vai ne? Jā. Daudz jautājumu par kātiem. Mēs varētu varbūt tās no sākuma nodefinēt, kāds ir tas vidējais statiskais arējā kāds. Jā, droši vien, ka tas ir tieši, kā jau Elvis teica, daudz jautā, ar ko tad var ķert tās foreles dīķī, kas ir, ar ko sākt vispār un tā tālāk. Ja? Viennozīmīgi, kā jau zināms, arējā sporta veids, sporta disciplīna, ja, tas paredz salīdzinoši lielu skaitu izmantošanu, ja, vairāk nekā viena, tas ir viennozīmīgi. Attiecīgi, protams, ka šie visi spinīgi atšķirās ar kaut ko un pamatā, tas redzamākā atšķirība ir, teiksim, garums, tests, ja, un, protams, šī pati blanka, akcija, kā mēs teiksim, ja, tas ir, ir populāri sakot, teiksim, ir cietāki kāti, ja, ir tādi mīkstāki kāti, kādas tad tur katram negribās, bet kas vēl svarīgāk šo visu, protams, ir ievērot, skatoties no mānekļa perspektīvas, kādas mānekļas vai kādas tehnikas jūs izmantosiet, kurā brīdī. Ja. Lūk. Bet jā, tas par to vidējo kātu, nezinu, manā galvā liekas tā, ka tas ir, ja mēs runājam tīri, paņemsim vienkārši garumu, ja, teiksim, kādu garumu, tad, manuprāt, tas ir kaut kāds 6,2. Sākot ar 6,2, es teiktu, līdz kaut kādiem droši vien kaut kādi 6,6 varētu būt, 6,8. Mēs mēģinājām 6,7, man likās nedaudz pagāju. Priekš man nav. Es tev savā ziņā, es teiktu, ka tas ir 6 pēdas līdz. Laikam tas 6,3, 6,4, tas, manuprāt, ir tādam vidējam cilvēkam ļoti. Atkal, nerunājot par konkrētu specifikāciju, varbūt kaut kā tālāk vērtējumu, tur viņš arī. Jo šāds kāta garums, ja, tas viņš ir pilnīgi optimāls, lai tu spētu dažādās distancēs strādāt ar dažādiem mānekļiem. Ja. Agrāk varbūt tās likās, ka tev, man teiksim, ir 6 pēdas, kas ir kaut kāds 1,83 m, kaut kāds 5 apmēram. Ja. Kad man ir šis garš spinnings, es nevarēšu strādāt, teiksim, vidējā distancē ar viņu, viņam metiena attālums nebūs un viss tur būs slikti. Ja. Tad šobrīd es gribētu teikt tā, ka tā vispār kātu uzbūve, tehnoloģijas, materiāli, jau viņi ir tikuši no tiešām tālu un pat budžeta klases spinningiem blankas, kas šobrīd tiek liktas, ja. Agrāk par tādām mēs tur baigi sapņot nevarējām, bet šobrīd tā ir realitāte, viņas ir, un viņas ir spējīgas strādāt dažādās distancēs ar dažādiem mānekļiem, viņas ir pietiekami universāls, ja. Tā kā jā, tas garuma ziņā jā. Ko tu varētu teikt testa ziņā? Testa ziņā es teiktu, ka tas laikam vidējais loģiskais būtu kaut kādi 4 grami augšējais tests, līdz 4 grami. Ja mēs runājam par vienkārši startu un sākumu 4 gramu testu, kāds parasti nosedz visas lielākās vajadzības. Protams, mēs varam iet uz leju, mēs runājam par ļoti maziem mānekļiem, pamatā tie būs dažiem šūpiņi, vai arī runāt varbūt par lielākiem testiem, ja mums vajadzīgs tālais metiens, kaut kāda atkal tieši ļoti jaudīgas tās ķeršanas tehnika arī varbūt tās. Jā. Tur tāda maza niansība, bet jā, es vēl ko gribēju arī par to kādu garumu, kamēr mēs neesam tālu aizgājuši. Es neieteiktu arī īsti iet zemsēšu. Jo tur ir atkal stāsts par mānekļa kontroli, par ko mēs domājam mazāk. Tā kā mēs principā reāli izšķiram, tāda klasiski laikam būs 3 kātu pozīcijas, tad kāds liena taisnā līnijā, kāds augšā, kāds lejā. Ar īsāku kātu jau šī mānekļa kontrola un šī animācijas padošana varētu būt jau problemātiska. Specifiskām tehnikām atkal, jā, figurē īsāk kāti. Ja jums sākat un vienkārši gribat iestartēt, es droši vien, ka zem 6 tomēr neiet startēt. Jā, un akcija. Jā, ļoti būtiski arī. Tas ir ļoti būtiski, un es gribētu teikt, ka arī šis ir tāds jautājums, kas, teiksim tā, kā pasaka, cik sportisti, cik topmaņi, tur arī varētu būt savs nians, jo mēs varam, es vismaz runāju, teiksim, no savas pieredzes, kā man tas liekas, ja. Tad pirmkārt jāsaprot tas, kad mēs runājam par to, ka vispār arējā izmanto šobrīd 2, teiksim tā, veidu blankas, ja. Tātad mums ir tāda tubulārās blankas, kas ir pilnās blankas, ja. Jo viena oglekļa loksnes taisīts, ja. Un ir šī tā saucamie solidi, jeb ar ielīmētajām spicēm spinning, ja. Šo visu mēs atceramies no mikroģigu laikiem. Jā. Laikam tas arī varbūt tas ir viens no iemesliem, kāpēc arējā ļoti daudz mēģina sākt tieši ceļu ar mikroģigu kātiem, ja.
Nu, tas ir tāds pamats, teiksim tā, ja? Bet realitāte ir tā, ka šī Solid spice, viņa piedod pavisam savādākas mānekļa animācijas iespējas, viņa piedod daudz savādākas nianses, ja? Un šīs Solid spices, viņas parādās arvien vairāk, teiksim, Valkēnam, piemēram, ja? Jā, un viņiem ir veselas sērijas ar Impact Solid, kur tur ir, es nezinu, cik tur bija no galas precīzi, bet tur bija daudz dažādu modeļu, ja? Bet laikam jau populārākais, protams, ja mēs runājam, tas būs tubulārs spinnings. Ja. Nu, un tad ir akcija jautājums. Nu, jā, nu šeit jau ir pēc vēlmēm. Pēc akla tehnikām vēlmēm, bet es domāju, ka akla, tāds basic informācija, es domāju, ka mēs runājam par moderate fast. Jā, tas būtu tāds, īpaši ekstra fast akcijas arī copē nav īsti aktuāls. Viņas kaut kādi cietāk, jaudīgāk kāti. Varbūt ar tiem saucamiem, kā Japāņi sauc, tiem hard tapperiem, kas ir cietāku spices daļu. Tādi ir gan Rodeocraftam arī īpaši, gan arī Valkēnam ir, kur ir būtībā jaudīgāk spices, mazāk jaudīga apakškātam. Bet priekš tāda iesākuma, lai tas kāds būtu maksimāli universāls, tad viņš būs moderēt fast. Viennozīmīgi, jā. Kur viņš būs nosacīti mīgs salīdzinot citām spinningošanas tehnikām, bet viņš jums dos labu metienu attālumu, viņš jums labi sies zivi, vai noturēs zivi arī pēc sops, kāds spēs atstrādāt un kopā ar spoles bremzi jūs varēsiet viņu droši izvadīt. Jā, kaut kā tā. Un tad šeit arī mēs nonākam līdz tam jautājumam par tiem mikrodžigiem. To pieminēju, mēs ir tagad, tāds apmēram izstāsta arī kāds, kā mēs ķeram. Un tad jautājums par mikrodžigu. Varam sākt ar mikrodžigu pirmos mačus. Sākt jau mēs viennozīmīgi varam, jā, tad ar visu, ko mēs varam sākt. Bet es nezinu, es personīgi pastoties arī šobrīd, kas notiek veikalu plauktos, vispār, kas mums ir pieejams, jā, tāpēc, kad, protams, kad daudz gadus atpakaļ mēs sākām iet šajā disciplīnā iekšā, sākām parādīt kaut kādas lietiņas, kaut ko sākām pirkt un darīt. Bija bišķiņ savādāks sortiments, savādāk izvēle, savādākas cenas, ko tu varēji nopirkt un savādākas lietas, jā. Tad šobrīd, manuprāt, ir tā, ka pamēģināšanai mēs varam dabūt pietiekami labu spinningu, pa pietiekamu budžeta cenu. Un es jau, protams, ieteiktu iegādāties tiešām tādu, kurš ir vairāk piemērots jau specializēts šai dīķa copai, nevis iet ar mikrodžigu, bet, teiksim tā, ja mēs vienkārši gribam saprast, kā vispār tas notiek, kas tas ir, tas mikrodžigs arī derēs. Sākumā, protams, bet tas, ko arī Mātīši te minēja, un es arī parādīšu, es šo te paķēru līdzi, jo vienkārši daudz, ļoti interesants modelis, Roiks Spotīs. Viņa veikala cena ir ap 50 eiro. Tur atkarībā no modeļa līdz no 50 līdz 60 eiro. Tas ir specializēts kāds dīķu copē, kuru jūs varat izmantot. Jau tā kā viņš paredzēts, jā, protams, tur ir nianses, kāpēc ir kāds par 50, kāpēc ir kāds par 500 un vairāk eiro, bet, ja jūs gribat pamēģināt, tad es teiktu, ar šo pamēģināt tas kaifs un tas to feelingu dabūt būs daudz vieglāk nekā varbūt ar 7-6 mikrodžigu ar cietu spici, kad jums būs daudz shodījums, locīsies āķi. Tur visādas nianses, ko arī kāds mīkstāks kāds nodrošina. Tā kā, tas viens no tādiem, ja mēs runājam par budžetu, tad ir kaut kāds, tas vidējais budžets. Cik ir vidējais budžets arī? Kā tavuprāt? Jo šitas ir tas jautājums, ka mēs runājam bieži par budžetu, nenodefinējot apmēram, ko tas nozīmē. Skaidrs, ka katram jau cilvēkam tā budžeta izpratne un tā lieta jau ir savādāk, jā, bet es teiktu tā, ka šobrīd manā skatījumā, tas pats Bliss, man liekas, viņš iekļaujas kaut kur no 100 līdz 150, ne? Nē, Bliss būs apmēram 200. Ok, bet manā skatījumā ir tā, ka es teiktu kaut kāds 100, varbūt 100-200, tā ir tā robeža, ka tas jau kaut kas jau tāds vidējs. Tas jau ir, manā skatījumā, jau pietiekami labs instruments no visiem viedokļiem, no gredzena viedokļiem, blankām, visu pārējā. Ja? Un tas ir tas, ar ko mēs jau pilnīgi mierīgi varam startēt. Jā, jau darboties. Un tagad tā nākamā, tāpatās arī vidējā budžetā es gribētu izcelt arī Valkēnu tieši. Un Valkēna Zero Verge sērija, un viņam arī tagad iznāca Zero Shildi jaunie limited, kas ir kaut kādi, Japānā tās cenas būs zem 200, pat stipri zem 200. Lietotajā tirgu viņš būs vēl zemāks, tā kā otraizējā tirgu, ko jūs varat atrast gan Latvijā, gan kaut kur ārpus. Tā kā ir tās iespējas arī dabūt jau, būtībā Japāņu spinningu, labi, viņš nav made in Japan, bet, zīmoli, bet ar zīmolu ar senu vēsturu un tradīcijām arī kārtos.
Par tādā vidējā budžetā. Jāpiemina, ka Valkēna ir stipri ražīga un viņiem gammā tur var atrast sākot no budžeta klases līdz jau faktiski tā kā premiumam, tā tur ir dažādi modeļi. Ja. Bet, viennozīmīgi nav obligāti jāskatās uzreiz uz augstākiem plauktiem. Ja. Jāsaprot arī tas, ka jo tas spinnings paliek dārgāks, jo tur parādās vēl papildus nianses, un tās papildus nianses bieži tādas, mums ir grūti, paskatoties vienkārši pēc nosaukuma, pēc raksturlieluma, tu nevari saprast, kāds ir tas spinnings. Tev ir jārok dziļāk, vai tu viņu vari dabūt no kāda aizņemties vai kā un pamēģināt, ja? Vai arī tev ir tiešām jāpavada ilgs laiks un jāmeklē informācija, kam viņš ir domāts, tāpēc, ka Japāņi ir tāda tauta, viņi tādi ļoti skrupulozi, tā var teikt. Ja? Un viņi pat spinnings ražojot, viņi ražo kaut kam, vai auklas veidam, vai mānekļu veidam, vai tehnikai. Tas viss ir tāds komplicēts pasākums. Un, protams, tie, kas jau tēmē gan uz augstām vietām, uz izlasēm, uz reitingiem, uz vispārējo, ja? Skaidrs, ka mēs tādās niansēs ejam, mēs skatāmies šīs nianses pētam, ko te labāk iegādāties un ko nē, kas būtu piemērotāks. Ja? Bet tīri, ja mēs runājam par kaut kādiem iesākšanu, pamēģināšanu, pamats sacensības, piedalīšanās, ja? Amatieru līgā, jā, būtībā. Šeit mēs arī nonākam līdz tam, cik tavuprāt vajadzētu kātus, lai, amatieru sacensībās cilvēks nolēms, es nostartēšu vienu pilnu sezonu, viņš gribētu kaut kādu rezultātu, cik būtu optimāls tas kātu skaits tavuprāt? Mums jau bija tāds iekšējais joks, ja tur ar vienu citu cilvēku, ja, kad ārējā jau daudz neko nevajag, ka pietiek principā ar vienu spinningu, viss jau ir labi dzīvē, tam neko nevajag. Es teiktu tā, ka, ja mēs skatāmies uz tādu super vienkāršu variantu, ja, es domāju, ka tas ir minimums 3 līdz 4 kāti. Kāpēc? Tāpēc, kad šobrīd ārējā, pirmkārt jāsaprot tas, ka šī disciplīna, šie visi iegājieni, viņi ir dinamiski. Šeit mēs nerunājam par iegājieniem, tur stundas garumā, vēl kaut kādu tur lielu laiku sprīžu garumā. Ja? Šīs nav karpas, kur tu 3 diennakti sēdi un ķer zīves gaidi. Ja? Tad šis ir dinamisks sporta veids, nozīmē, ka tev būs dinamiski gan jāspēj darboties ar dažādiem mānekļiem, gan jāmaina šie mānekļi, ja? Jādarbojas dažādās tehnikās. Tas nozīmē to, ka būs grūti ar vienu spinningu, ja? Visu laiku visu šo noslēgt. Plus šis spinnings viennozīmīgi, viņš nespējas vienmērīgi labi strādāt, piemēram, ar smagiem šūpiem, ar viegliem šūpiem un vēl kaut kādu wobbleru pierreiz darbināt. Ja? Viņš to nevarēs darīt. Es teiktu 3 līdz 4 spinningi, jo tad mēs varam nosakt principā visas pamata lielākās mānekļu grupas un veiksmīgi darboties. Jā. Šeit es arī gribētu bišķi no sevīm pielikt. Es patās izgāju kātu upgradeam caur šai ziemā. Pirms sezonas, un es varu pateikt, kā es arī pirmos savus kātus pirku. Pirmos kātus es pirku vienkārši tos, ko varēju dabūt. Tā kā mēs nesaprotam, tad šitas labāk ar wobbleri ir un tā. Bet ko es ieteiktu arī tiem sākumā, un kā jums arī vieglāk meklēt un atrast tos modeļus, sākat ar to, ka jūs saprotat, ko jūs ar tiem kātiem darīsiet. Tas ir tas ceļš, ko es gāju otrajā kātu upgradeā, un man tas ļoti labi strādā. Es saprotu, man vajag vienu kātu, tādu izteikti wobbleru kātu, man vajag vienu kātu, kur es varēšu izmantot wobbleram, tur vidējam šūpam, ko es varu apvienot, man vajag vienu kātu, kas būs domāts gultnes tēmai, man vajag vienu kātu maziem šūpiem, tur vidējam šūpiem, lielam un tā. Un tad mēs saliekam to, ko mēs, un pēc tam jau atrast, pēc tiem kritērijiem arī ir vieglāk neapmūst tajā milzīgajā piedāvājumā, tīpaši Japānā, vai, es tā kā, vairāk makšķerēt Valkēna kātēm, tu attaisi viņu katalogu, un tur zem vienas sērijas ir 15 modeļi, un ja tu nezini, kam, tad kā viņas izvēlēties, tad sākam ar to, ka saprotam, ko mēs gribētu, iesākam ar kaut kādu vienu, varbūt 2 kātēm, tad teiksim vienu vairāk wobbleram, vienu vairāk šūpam, un pēc tam jau liekam klāt konkrētus kāds konkrētām tehnikām, tā jūs arī dabūsiet kvalitīvāks viņus un atbilstošāks tam, kas jums vajag. Un tad kaut kas paliek neaktuāli, mums kaut kādi lielie šūpi palikuši neaktuāli, ML kātu nomainījās pret GL kātēm, tāpēc, ka tas šobrīd vienkārši ratu man vairāk nav 4-2 mīlu, bet droši vien, ka es viņu nelietošu šai dīķī. Vismaz neesmu plānojis. Plānos nav. Jā. Vēl var pateikt to, ka ārējā arī ir ļoti labs ar to, ka skaidrs, ka vienmēr notiek kaut kāds upgrades. Tā kā mēs, mainām kaut kādas spinningus uz sezonu, kaut ko mēs jaunu gribam pamēģināt vēl kaut kas. Ļoti bieži ir tiešām labi piedāvājumi inventāra ziņā, tiešām labi spinningi. Mūsu visi sportisti ir ļoti forši, viņi pa adekvātām naudām šo visu piedāvā. Tā kā
Bieži vien ir iespēja tikt pie tiešām interesantiem instrumentiem, interesantiem spinningiem par adekvātām cenām. Attiecīgi jūs varat atkal sev savā šādā veidā upgradeoties. Ja? Nu, un tādā kustība. Jā, tas aplis iet, jā, tieši tā, jā. Vēl kāds tēmā, ko mēs varam pieminēt klāt, droši vien ir jautājums par relīzēšanu, ne? Relīzēšana, jā. Jā, reku, ko mums ir, ja? Modīgs relīzers, un man tepat tās puķē ir nemodīgs relīzers. Kāds āķis? Tas ir dažādi relīzeri, jā. Jautājums, kā izvēlēties relīzeru? Viņi ir dažādi, kā mēs redzam, viņiem katram ir savas priekšrocības, katram ir arī savu kaut kādu varbūt tās nepriekšrocības. Es ilgu laiku strādāju. Šis ir mukai relīzers, viņš ir vienkāršs, viņš neregulējās nekādā veidā, viņš salocījies. Kā mēs zinām, pēc Japāņiem tas ir labi. Tas ir, jā. Bet un ar viņu tā zivju atbrīvošanu, teiksim, man bija ļoti viegli iemācīties tieši ar šādu, teiksim, galvas formu. Tev ir vairāk tādu. Man ir āķveidīgs. Āķveidīgs, jā, šis vairāk elburts forma, tas man diezgan vienkārši iemācīties. Lai pamēģinātu vispār, kas ir relīzers, man no relīzera sākumā nekautrēšos. Man bija bail no viņa, es viņam tojos ilgi. Un tad man bija viens foršs iegājiens kopā ar mūsu tagadējo izlases kapteini Māri Veldu, kur es sapratu, ka mēs Lietuvā katlā nostājāmies un mēs bišķīt paķersim zivis. Un tad bija pirmā reize, kad es apgūru relīzeru sacensību laikā, jo mēs tur ap 2 tikām pār pa 20 zivīm. Bez tā vienkārši tas ir daudz vienkāršāk, tā kustība ir īstenībā ļoti viegla. Jā. Un pēc 3. 4. zivs viņa notiek diezgan automātiski, no relīzera nav jābaidās, un relīzerus lietojot arī zivīm. Man liekas, tas ir saudzīgāk. Jā, mums vēl viens puķis nekā šīs. Ja relīzeri nav, protams, ar šo var, tikai mēs paši daudz viņas lietojām kādreiz arī tagad pamats. Viņas man vēl joprojām ir par rokai, jo pieņemsim ķerot ar volboriem. Nākas citreiz lietot, kad ir abi āķi vai kaut kā nelaba izķeras, nevar relīzēt ar relīzeru. Bet, jā. Relīzers, teiksim tā, aptuveni savalkot kaut kādu kopējo kontekstu, tad relīzers noteikti dos ātrumu, viennozīmīgi. No relīzera baidīties nevajag. Ja viņš dod ātrumu, ar viņu var iemācīties salīdzinoši ātri strādāt. Protams, ir pareizi jāiemācās to darīt, tāpēc, kad kā jau Elvis arī principā rādīja, tad pareizi mums jāsaprot tas, ka mums vienmēr spinnings, kad tu relīzē to spinningam, jāiet uz priekšu, tā rokai spinning. Ja turēs spinningu nostiet auklā un mēģinās kaut kā to zivi, tā kā to āķi mocīt ārā, tad diezgan ilgi tur mocīs. Visādi tur ir varianti, tur kratīšanas un tādas lietas. Tāpēc vienkārši uz priekšu spinnings relīzers tā kā uz sevi paiet un āķīt smuki iznāk ārā no zivs. Visi forši, nav nekāda problēma. Tā kā relīzeri noteikti nebaidamies, lietojam, ir ļoti labi, ir ļoti ātri. Jā, tieši tā. Vēl viena lietiņa, droši vien, kas ar relīzeru saistās, ir kas? Uztveramie tīkliņi. Uztveramie tīkliņi, jā. Sacensību nolikums diktē, kādam ir jābūt šim uztveramiem tīkliņam. Jā. Un viņam ir jābūt tad ar silikonu tīklu, ar pārklājumu, tad, lai viņš būtu saudzīgs zivī. Ļoti populāri pie dīķa mums šobrīd ir Timona uztveramie tīkliņi. Es pats lietoju Valkēnu uztveramo tīkliņu, man kaut kā viņš ir iegājis. Viņš ir nedaudz dziļāks. Timonam īpaši ir šī tīkla forma. Jā, viņam ir tāda neregulāra forma, kas sanāk tā kā padziļinājuma, teiksim, no saklāka viņš aiziet nedaudz tā kā dziļāk forma. Timons ir ok, es atkal eju tieši otrā virzienā, man ir Rodiokraft uztveramais, viņš ir ļoti, ļoti sakls, viņam ir dziļums 10 cm. Bet tas ir saistīts arī ar to, ka arī pēc nolikumiem, tad mēs varam uzsmelt zivi, tad mums ir butterflies atļauts. Attiecīgi, manā uzturē man šis veids ļoti patīk. Protams, atkal šeit mēs runājam par konkrēto zivs izmēru. Atceramies, bija laika, kad mēs pie mūsu brāļiem lietuviešiem ķērām, kur bija tāda zivs, ka principā tur galva un asta karājās ārā no uzturamā tīkliņa. Tāda brīža arī bija. Manuprāt, tas, kas ir svarīgi, kas ir vajadzīgs obligāti, tad silikona tīkliņš pats kā tāds. Starp citu, silikona tīkliņš tas ir tikai plus, tāpēc, ka viņš ir bišķītiņ smagāks. Attiecīgi, kad tu ieliec ūdeni iekšā, viņš pats jau bišķīņ tā kā noguļās zemē, viņš nepeld pa augšu. Attiecīgi, bišķīņ tas palīdz zivi, varbūt tās iesmelt iekšā. Tas ir svarīgi. Es skatītos arī uz formu pašu silikona tīkliņiem, kāda ir forma. Tāpēc, ka manā uzturē man patīk labāk, kad ir tā kā vairāk V-veida forma, kas ir līdzīga arī mums Valkēnam, ir tāda pati. Valkēns ir diezgan apaļš, diezgan. Viņš ir apaļš, bet Timonam bija, man liekas, V-veids, ne? Jā. Timonam ir tāds V-veids, Un, protams, jautājums ir par
pašu arī šo rokturu, ja, teiksim, nu, kad, cik mēs garu lietojam. Šeit arī te ir nianses. Ja. Joprojām ir sportisti, kas izmanto salīdzinoši garus šos te rokturus. Ja. Attiecīgi viņi pēc zivīm stiepjās teiksim, tā nosacīti gari. Man ir salīdzinoši īsti, tāpēc, ka man tomēr patīk, kad es viņu tā kā nosacīti pievelku. Es strādāju, teiksim, krasta zonā jau šo zivu uztveru. Un izmetu ārā. Nu jā, es atceros, ka es iegādājos to Valkentīvu, pamanīju, bišķi smējās. Vismaz 1,10 m garš litvaramais tīkls, kur jūs visi esat tagad. Čau! Bija laikam 1,50 m un tā tālāk derēja, ka tu teleskopu ārā. Tur saskrūvēja. Bet tas arī ir atkarīgs, tāpēc, ka mums ir forši krasti. Jā, ar ko paldies. Jā. Mums ir forši krasti un mēs varam tiešām piekļūt pie tā ūdens. Mums nav zāles, mums nav kaut kādi slīpumi, kas mums bija. Tieši tā. Lietuvas dīķī varbūt tās tie stāvē krasti, kur īsti bija grūti nostāvēt, kur vēl zivu uzsmelt. Tā kā šeit ir tādā ziņā viss daudz foršāk un komfortablāk. Līdz to mēs varam strādāt ar kvalitāti tiešām tam arī domātiem tīkliņiem, nevis ar straumētiem domātiem. Ja, tas, ko es neesmu īsti manījis, varbūt tev ir informācija, kā ir ar šiem tīkliņiem, kas ir arī tāda, teiksim, tāda budžeta klases, teiksim, vai ir kaut kas piedāvājumā šodien mūsu veselos? Starp citu, Salmo tīkliņi, viņiem ir feeder koncepta tīkliņš. Viņa ir atsevišķa galva un atsevišķi var piepirkt to te. Man Olivija sāk startēt tieši ar šādu te tīkliņu. Viņš ir pilnīgi ok, jā, viņš varētu būt ar nedaudz seklāku pašu tīklu daļu, bet viņš ir pilnīgi atbilstoši diametru un viņš bija ļoti demokrātiskā cenā. Tā kā atkal pamēģināt iesākt lieliski, pēc tam gribēsiet, pakonsultēsiet, paskatīsieties, kā izskatās Valkens, kā izskatās Rodiokrafts, kā izskatās Timons, kā izskatās, kas mums tur vēl ir daudz tīkliņu. Piedāvājums ir milzīgs un ar pastiprināšu, bet budžeta klases jāiztiek, ka tajā pašā Salmo veiklā noteikti atradīsiet. Galvenais silikons. Tieši tā. Ok, skaidrs. Labi. Izstāstījām nedaudz jums par šo te sadaļu, par kārtas sadaļu. Un ja ir specifiskāk jautājumi, un noteikti ir tiem, kas meklē, tad arī droši nākat prasat, padalīsimies ar savu pieredzi. Mēs esam izgājuši diezgan daudz kā tev cauri, un ir bijuši veiksmīgi eksperimenti, netik veiksmīgi eksperimenti. Un tāpatās arī, ja kāds kaut ko konkrēti meklē, es domāju, ka nav problēmas pienākt pie dīķa palūgt. Pēc mačiem, vai es varu uzmest un saprast, vai tas ir priekš manī. Tā kā, protams. Jā, sekojiet mums līdzi un tiekamies nākamajā. Tiekamies.